ir jādod bērnam vilkt ērtas drēbes, ar kurām viņš pats tiek galā. Un šo arī var teikt no bērnāžas pieredzes. Pilnīgi nevajadzīgi, ja dod bērnu vilkt kādus džinsus ar kādām podziņām, ne viņš viņus aizdzēsīs, ciet skraidīs apkārt, dzīvosies, viņam vispār būs vienalga, bet tas būs atkal tāds pedagoga uzdevums, un šitais nav par to, ka pedagoga ir slinka un tagad negrib palīdzēt bērnam apģērbties un tam līdzīgi, bet tas ir lieki un nevajadzīgi, tāpēc, ka mums ir jārūpēs par to, kad mēs bērnu ļaujam attīstīt tās pašaprūpes prasmes, un ja bērniņš ir tāds apaļīgās, viņam tāds liels vēdriņš, tad viņam zem tā vēdriņa jāatrod, kur ir tā poga, lai viņu aiztaisītu, un tā kā tas ir neatbilstoši bērna vajadzībām, jo nevajag tajā vecumā mācīties aizsīt pogas, vai tādas ērtas bikses, kuras uzvilk ar gumiju, ērts vieglas džemperītes, ērts vieglas arī tāds skrekliņš, kurš nav ar pogām, bet pārvelkams pār galvu, tātad vienkārši vieglas drēbes,